Dejo kopā ar Simonu. Šīs dienas tēma – kā kļūt par labāku dejotāju. Es jums esmu šodien sagatavojusi 5, man liekas, visefektīvākos padomus, kas varētu jums palīdzēt dejot labāk. Tad punkts numuru 1. Regulāri treniņi. Es savā laikā, kad sāku dejot, es noteikti nebiju labākā dejotāja. Es esmu tā dejotāja, kas piedzima bez saucamajām dotībām. Es neesmu superlokana. Es visas šīs iemaņas apguvu pati, mācoties, skatoties un analizējot. Tāpēc, ja jūs varat veltīt dejošanai 2 nodarbības nedēļā, tad dariet to regulāri un neizlaidiet. Dzimšanas dienas, vārda dienas, es nezinu, vēl kaut kāda pasākumi. Tie ir ļoti svarīgi pasākumi. Bet ziniet, cik forši dzimšanas dienas svinēt deju nodarbībā? Tad, kad tev apsveic visas tavas meitenes, ar kurām tu kopā dejo, tu saņem tā kā vēl vienu ballīti. Tās ir pilnīgi citas emocijas. Vai es esmu sagaidījis daudz savas dzimšanas dienas esot uz skatuves. Tas tik forši. Tev uz skatuves vēl apsveic. Gan skatītāji, gan tavu deju biedru. Un, ak, Dievs, riktīgi forši. Tā kā jā, vai ja jūs trenēties reizi nedēļā, tad nākat reizi nedēļā. Un plus varbūt mājās uz katru nedēļu vēl tad, nezinu, 30 minūtītes, lai mācītos pašai. Okay?